Anita vienīgā pozē, ne? Es domīju. Sandra, es domīju. Šodien mēs jums parādīsim, kā pareizi noplūkt smukus ziedus no krūma. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Ejam, ņemam, mums ir vajadzīgs krūmiņš. Redzam, pareizi jānolito ir. Sākumā ņemam ķieģeli, kārtīgs ķieģelis mājas, paņemt tāds, redzam, 3 Latvijas ķieģelis pastaisīt tāds. Ņemam un metam pa krūmu. Redzam, ziediņi krīt, ziediņi lido, viss ir kārtībā. Tad mēs ņemam, plūtam ziediņu. Plūtam ziediņu. Ņemam, plūtam ziediņu. Redzam, mums ir ziediņi. Kārtīgi ziediņu pušķīti. Nesam to pie mammas, un mamma būs ļoti priecīga. Kā zināt, Latviju tauta vienmēr ir mīlējusi ceriņus, un ceriņi jums mājās vienmēr noderēs. Lūdzu. Ilona. Kā pareizi apsveikt Ilonu dzimšanas dienā? Ņemam ceriņus, apsveicam Ilonu dzimšanas dienā. Ilona, apsveic tevi. Ilona, apsveic. Nec, Sandra, tu nomirsi, es tev atvičoju. Ilona, tas taču mīļi. Kāpēc Ilona tu nepieņem Sandra dāvanu? Kad tu pie manis ar nezālēm nāci, es pieņēmu, bļa. Saradu. Ieviesis, bļa. Aizai nomirst. Aizai nodirst. Tas bija ļoti labs demonstrējums, Sandra. Es ceru, ka skolu neizsauks, ne? Skolu Jā, varat jau viņi samēr pēc jau. sen jau pat izsaukt. Ir jāiet? Samēr jau nevar. Jā, viņa jau ir pavērsta. Kalvas reklāmas tā vēl. Vai tu man filmē? Zini, ka es itā Jo, kā songas paliek. Šodien Anita parādīs, kā pareizi piedzerties. Pēc 2 stundām lūdzu nofilmē vēlreiz.